17. gada Audārīts, gatavojas tehniskajā apskatē, keep engine running, mēram cietās daļiņas uz teksa aparātu. Pastīsimies, kāda būs rezultāti, jo mums, principā, limits mēs visi zinām, 1 miljons. 1 miljons ir limit, keep idling, tātad zonda šobrīd ir iekšā izpūtējā, motors silts, mēram siltā telpā, jo ārā mīnusos īsti to darīt nav vēlams, rezultāti var būt. Test passed! Audi! That's the power! Tas nozīmē to, ka ir nullīte, ar limits ir miljons. Var iedomāties, 0 Audi Q2 ar nobraukumu. Mums uz dēša, paskatīsimies, cik ir Audārītim nobraukums. Aiztaisam durtiņas, redzi, 261 000. Kā to dabūt gatavu? Modriks performance, droši zvani raksti, sakārtosim. Kuram aparātam cietās daļiņas absolūtā nullītē. Un tātad Reiviks saka tā, lai nav pakustini dildo. Tā, lai nav fakes. Taisam vēl vienreiz tātad, jā. Ko mēs darām? Laižam atkal exit. Un official test. John Dons testēs. Ierakstam A. Stays for Audi. Rezena pavēlnieks. Kā notiek viss process? Tagad nedaudz ilgāk. Tad pa lielam ir tā, ka jāsagaida, kad mums aparāts nokalibrējās uz nulli. Tas aizņem riktīgi kaut kādu laiciņu pa lielam. Tas nav tā kā klik un gatavs, ja? Kopējais tests ir ilgst kaut kādu laiciņu, ja? Tad zonda ir jāielaiž brīvā gaisā. Frijā ir. Tāpat aizmugurē arī ir tā saucamā kalibrācija. Re, kur viņš kalibrējas ar šitādu te, redzi, pupsīts. Šitas te liekās šeit klāt. Viņu nevajadzētu pazaudēt. Magnētisks tests, tātad tas skaitās leak test calibration. Viņu vienkārši spēr virsū šeit zondītei galā, šitā te knips, šitā te hop, un tad viņa kalibrējas. Bet tagad nedrīkst to darīt, jo programma raksta, ka jābūt ir free air kalibrējumi. Un te pagaidīsim. Tā, insert the probe into the exhaust. Davai, dzenam iekšā. Laižam iekšā. Vsjo, davai, start. 5 sekundes, 4, 3, 2, 1. Opā, aiziet mērījums. Dzinējs strādā, motors pukst. Taču tev motors strādā, ja? Paskatīsimies. Jā, motors strādā. Riepu kalibrācijas, riepu spiedienā jāskatu. Spiediens riebās. Tātad iesim uz skati. Tagad ir 04, 08, skati līdz 10. Pastīsimies, cik parādīs te tehniskajā apskatē. Veicam vēl vienu testu. Audārītim var iesist arī numurzīmi CSDD, un tad arī redzēs, cik tad cietās daļiņas ar 260 pāri tūkstošiem nobraukumu. Ideāli! Otrais tests parādīja 1000. Tas ir arī maizītē, es pateikšu godīgi. Tātad skatīsimies, cik parādīs tehniskajā apskatē.